ļoti labi. Nu, var jau runāt par vecām lietām, par visu. Es jau esmu pēc specialitātes radiotehniķis. Un nav jau tā, ka tikai krāju vai vēl kaut ko es visu laiku nodarbojos. Teiksim, patreiz tāda interesanta aizraušanās meklēt meteoroloģiskās zondes. Ja? Tur ir vesels lērums, gan ģeogrāfija, gan kartes, gan GPS, gan ļoti daudz modernas tehnoloģijas jāizmanto, lai varētu atrast zondi. Zondes cilvēki jau vispār neiedomājās. Bricis viņiem panorāmā stāsta laika ziņas. Kur tad ņem tās laika ziņas? Visā Eiropā, visā pasaulē regulāri tiek laistas meteozondes, un faktiski ar tām ar lielāko daļu nosaka laiku, teiksim, rīt parīt. Ir, protams, prognozes, kas ir no satelīta un tā tālāk, bet bez meteozondēm iztikt nevar. Viņas tiek palaistas, viņas raida tur koordinātes, temperatūru, visus meteoroloģiskos parametrus, un pēc tam viņas kaut kur nokrīt. Un tad tas process ir tāds. Cilvēks zina, kas ir geocachings. Un kaut kas līdzīgs ir mēģināt to zondi atrast ar dažādām metodēm, ar pelingāciju, ar GPS koordinātēm. Tāds, var teikt, hobijs vai kas, kā man parasti saka, priekš kam tev to vajag vispārībā? Man kaimiņš ir, kurš regulāri makšķerē, un visi saprot, viņš ir makšķernieks, viss, bet zivis viņam negaršo. Te ir tāpat arī tas process, pabraukāt pa Latviju, paskatīties interesantas vietas un cilvēkus satikt, pastāstīt, kas ir meteozonda, visādi tur piedzīvumi ļoti daudz, bet tas tāds, teiksim, es esmu, protams, arī ar radio lietām apraidījis pasākumus dažādus un visi Latvijas lielie salūti bija uz mani, visa skaņa. Radiotehniski, bet tagad salūti beigušies, Ukraiņiem esot troksnis nepatīk un tā tālāk, un mode tagad mainās. Tā kā nodarbojos jau ar visādām jaunākām lietām, ne jau tikai ar vecu lūžņu, kā citi saka, meklēšanu un skrāšanu. Kaut ko izgriezīs jau derēs no šitā te. Labāk ir vairāk nekā kaut kur kas.